Pēdējā gadu laikā ļoti būtiski jautājums sāsinājies tieši par atkritumu daudzumu. Ļoti būtiski raudzīties arī kontekstā, kādā veidā mēs šo pasauli varam padarīt tā kā ilgspējīgāku, zaļāku. Nodarbojoties ar pētījumiem, tu vari radīt kaut ko jēgpilnu. Tādu, kas var noderēt citiem, kas var beigās jau darīt arī pasauli par labāku vietu. Sadarbība, risku uzņemšanās, jaunu ceļu meklēšana. Tās visas būtu kopīgās iezīmes, ja mēs runājam par tādu kultūras un radošuma aspektu. Tev ir pretīm klients, kurš pasaka, jā, tas bija tiešām lieliski, ka ir šī iespēja un tie dati man tiešām noderēja. Tas ir tas, kas dara lielu prieku un tiešām stimulē iet uz priekšu. Tur ir tā, bauda no zinātniskā darba, ka katra diena ir mazliet savādāka. Tā nav īsta rutīna, un tas ir arī savā ziņā radošs darbs, kur risina problēmas. Es vēlos attīstīties kā profesionāle, veidot turpmāk arī pētījumus, kas būtu svarīgi un pienestu kādu labumu potenciāli veselības aprūpē. Jāsaka, Latvijā ir ļoti talantīgi jaunie zinātnieki. Tas būtu tāds viens no pozitīviem aspektiem, kas dod arī tādu cerību par nākotni. Tu viņu var nosaukt par veiksmi, tu viņu var nosaukt kādā citā vārdā. Ja tu ar prieku, bet sūri grūti strādā un daudz laika tad ieguldi, tad tas rezultāts atnāk. Neskatoties uz visiem mākslīgajiem intelektiem, ideālajām datubāzēm, skatīšanās dažādos avotos, no dažādām pusēm šis ir tas cilvēku punkts un cilvēku ekspertīze, kas joprojām ir ļoti, ļoti būtiska. Ļoti svarīgi, ka rezultāti, ko mēs iegūstam, beidzot savus pētījumus, nepaliek tikai laboratorijas gaitiņos, bet tas iet tālāk un rāda cilvēkiem šos labos piemērus. Vislielākais prieks ir redzēt to, ka darbs komandā ar studentiem ir tas, kas ļauj skriet ātrāk. Tu būtībā no rīta atnāc uz darbu un tur vakarā vai naktī tu esi jau kaut ko jaunu iemācījies, sapratis par dzīvi. Tu vienkārši ej pa ielu un tu redz kaut kādu tehnoloģiju, ko tu mazliet labāk. Patiešām jāsaka, jūti, kā viņi strādā.